Varat uzreiz tīt tālāk, jo es esmu Charlotte Tilbury fane. Nepērkat, lūdzu, nekad. Nepērkat, nekad. Pirms Skin Elixir. Visa kosmetika, kas ir saistīts ar ādas kopšanu, Charlottei man asociējas ar skujām. Magic Cream. Nepārprotami labi sagatavo ādu tonāliem. Beautiful Skin. Pirmo reizi ar viņu sāku strādāt, man viņš šausmīgi nepatika, jo man likās, ka viņš šausmīgi staro. Bet tad es kaut kā iestrādājos, mana roka piešāvās pie viņa uzklāšanas, un tagad es nevaru iedomāties savu dzīvi bez viņa. Viņas toņus es vienmēr iegādājos neitrālos, jo viņi vislabāk der latvietēm. Tā kā man nav konsīlera, es paņemšu šo tonālo, kurš ir biezāks, izmantošu kā konsīleri. Bronzeris. Man bija tādi divi, man bija abi tonīši, kas man nepatīk gaišākajā, ka viņš ir ļoti oranžs. Nu, jūs mani sitīsieties, teikšu, ka es dievinu viņas iepakojumu. Vispirms ar pufiku. Nebraustīšos, ka tas ir, oh my god, cik fantastiski, viņš matē. Bet viņš matē. Šo es nesen nopirku, tas ir uzacīm zīmolītis, bet es pateikšu to, kā paņemot viņu rokās, ja pārējās lietas, piemēram, tas pūderis šķiet, jā, viņš ir viegls, ir tas tāds rich vibe, tad šim ir tāda sajūta, ka viņš ir šausmīgi lēts. Interesants uzgalis. Šī ir vilšanās. Man nav vērti ar viņu krāsot. Es jums parādīšu, cik viņš maksā. Nepērkat, lūdzu, nekad. Nepērkat, nekad. Rociņās ir nokļuvusi paletīte, šī neitrālo toņu palete, kuru ļoti daudz slāvē. Ņemšu gaišāko tonīti. Charlottei arī ir fantastiskas krēmveida acu ēnas, bet es tomēr šoreiz iekonomēju un nepirku viņas. Tāpēc kā Lux Visāžam, kuram krēmveida acu ēnas maksā cik 4 eiro, ir gandrīz identiski toņi, tas būtu izšķērdīgi. Pagaidām šī ēna gives nothing. Paņemsim Spike otiņu, manu vienu no mīļākajām, premium. Un paņemšu šo tonīti, lai ienotu. Lūpu zīmulis. Šoreiz Iconic Nude. Varīgs tonis. Ļoti patīk. Tie viņas toņi ir fantastiski. Šo es noteikti izmantošu uz līgavām. Likšu tikai Kim lūpu krāsu. Tieši kā man patīk. Un man ir vēl lūpu spīdums no Charlotte Tilbury, kuru es arī dievinu, un šis man jau beidzas. Viņš ir piparmetru. Esi mēģinājusi Charlottes produktus, un kurš tev ir paticis, kurš ne?